Esiet sveicināti! Ir pagājis kāds laiciņš, un podkāsts ir bijis miedziņā, bet ir laiks viņu modināt un darboties. Un šoreiz varbūt ne par to, bet runāsim par aktuālo. Un šodien mums ir ļoti aktuāla tēma, kas ir sirds un asinsvadu veselība. Un ļoti interesanti, pavisam nesen kursos dzirdēju tādu teikumu, ka principā, ja tu esi piedzimis Latvijā, un ja tu esi latvietis, tad tev jau ir sirds un asinsvadu slimību risks. Tā kā tāds interesants novērojums, un īstenībā jau statistika nemelo. Tiešām sirds un asinsvadu slimības ir ļoti populāras mūsu valstī. Un katrs otrais Latvijas iedzīvotājs mirst no sirds un asinsvadu slimībām. Un tāpēc sociālās kampaņas ietveros Dzirdi savu sirdi. Mēs mēģināsim samazināt šo tiešām drūmo un tumšo statistiku, lai samazinātu šo sirds un asinsvadu slimību risku. Protams, runāt un stāstīt jau mēs varam daudz, bet tā īstā veselības profilaks jau ir mūsu pašu rokās. Un tika veikta arī īstenībā aptauja uzzinot par to, kas tad īsti ir šie sirds un asinsvadu slimību riski. Un, kā izrādās, tad gandrīz pusē aptaujoto atbildēja, ja 42% stāstīja, ka ikdienā izjūt paaugstinātu stresu, domāju, nebūs melots. 39% pārsvarā lieto neveselīgu uzturu, 37% dzīvesveids ir mazkustīgs, bet 16% regulāri smēķē. Man, ja godīgi liekas, ka šie cipari varētu būt lielāki, jo parasti, kad cilvēkiem liek godīgi atbildēt, tad gribās izskatīties labākam nekā tu patiesībā esi. Bet šodien pie manis ciemos ir, atvainojos, Virza? Virza. Okay. Ja man kaut kas te aptrūksās, tad... Okay. Un kampaņas ietveros Dzirdi savu sirdi. Šodien pie manis ciemos ir farmaceite Ieva Virza, un mēs parunāsim par dažādām lietām, kas var no farmaceitiskās puses palīdzēt sirds un asinsvadu veselībai. Ieva, ņemot vērā nepārāk pozitīvo statistiku, kas ir tās lietas, ko ņemt vērā rūpējoties par savas sirds veselību un kā par sirdi rūpēties savā ikdienā? Jā, vispirms labrīt, labdien visiem un prieks par uzaicinājumu piedalīties šādā diskusijā, jo, kā jūs minējāt, šī statistika, jā, viņa ir skaudra, jā, katrs otrais tas ir nopietnas skaitlis un visas šie pētījumi un aptaujas liecina par šo. Bet varbūt, lai kliedētu tādu ļoti drūmo statistiku, par kuru mēs tikko runājām, protams, ir daudz pozitīvā. Ja mēs skatītos atpakaļ 10 gadu griezumā, 6, 7 gadu griezumā, ja, tad šī statistika vēl bija bēdīgāka. Visticamāk, tai netika pievērsta tik liela uzmanība no visas sabiedrības puses, no ārstu, no farmaceitu, jo mēs esam komanda, mēs strādājam kopā. Tāpat arī uzturu speciālisti, kas, manuprāt, šobrīd ļoti labi un aktīvi šajā jomā darbojās un strādā. Protams, nenoliedzami ir tas, ka ar katru gadu šī analīžu veids, ja, tad nāk klāt analīzes, ar kurām mēs varam padziļināt noteikti šīs saslimšanas un agrīnā stadijā. Tāpat arī dažāda veida izmeklējumi. Nemaz nerunājot par dažādu veidu operācijām, kuras ir ikdiena, ja, tātad sirds stentēšana, viss tas ir jau ienācis mūsu ikdienā. Agrāk par to, protams, mēs varējām tikai sapņot, līdz ar to mēs esam ļoti tālu gājuši tālāk medicīnā un farmācijā. Un dažkārt tāpēc uz šī fona aug šī drūmā statistika. Ja? Līdz ar to es gribētu teikt, ka mēs esam uz ļoti pozitīva ceļa, visi kopā, gan visa sabiedrība, gan mediķi, visi kopā, kas mēs esam, bet ir ļoti daudz ko vēl darīt. Un varbūt tiešām vairāk runāsim arī par to, ne tikai, ko mēs darām sliktu, to, ko mēs arī darām labu, lai tādā veidā, es domāju, arī katru nākamo potenciālo kardioloģisko pacientu nevis mēs rātu, pērtu un aizrādītu, bet iedrošinātu un uzmundrinātu, un, manuprāt, svarīgākais iedrošinātu, cik daudz mēs varam darīt paši. Un negaidīt tiešām kādu brīnumu, kuru paveiks konkrēts ārsts, konkrēts farmaceits vai kāds tuvāks kolēģis.
tieši mēs tiešām varam pievērsties par to, cik daudz mēs varam darīt paši. Jo ja mēs skatāmies uz tiem faktoriem, kas ietekmē sirds veselību, tad, protams, ja mēs esam jau potenciāli kardioloģiskie pacienti, protams, tad mums vajadzētu būt tādai situācijai, ka mēs esam jau bijuši uz konsultāciju pie kardiologa, tātad izmeklējumi mums ir veikti, tad, protams, šādiem pacientiem viennozīmīgi svarīgākais ir pareiza zāļu lietošana, līdzestība, tātad tā ir līdzestība, tas ir tāds arī pēdējo gadu vārds, ja, ko mēs prasam no pacientiem. Mēs varam maksimāli līdzestīgi būt kā ārsti, farmaceiti vai uzturu speciālisti, bet ja pacients pats nebūs līdzestīgs, tad neatbildēs par savu veselību, aktīvi nerīkosies, šis vārds ir tāds aktīvs, ja, tas nav vienkārši aiziet uz aptieku, iegādāties medikamentu, un ko mēs nereti savā praksē redzam, kad medikamenti tiek lietoti tālāk jau pēc paša ieskatiem. To lietosim, to nelietosim, kā lietosim, vai mēs lietojam pareizi, un plus, protams, viss tas, ko mēs varam darīt, tā tad vēl klāt. Ja es iesāku par tiem faktoriem, ja, tad līdzestība ir tikai pareiza zāļu lietošana, tas ir tikai viena tāda, protams, ka viena no svarīgākām lietām, bet otrs, protams, svarīgāk, un tie jau ir tie pacienti, par kuriem es domāju, vairāk vēl runāsim šodien, tie, lai nebūtu potenciālie kardioloģiskie pacienti, tas vārds ir profilakse. Ja? Ko mēs varam darīt profilaktiski? Un tur, manuprāt, pirmām kārtām, protams, ir tik un tā sabalansēts un veselīgs uzturs, tik un tā fiziskā aktivitāte, tik un tā miega higiēna, tātad veselīgs miegs un maksimāli samazināts stress. Varbūt tas ir vieglāk izstāstīt, kā, protams, īstenot to dzīvē, bet nekas nav mainījies šajās lietās. Un tas parāda tieši pie šīs saslimšanas, cik veiksmīgi mēs paši varam rosīties un daudz ko veikt un negaidīt kaut ko no kādas brīnumu tabletes, no malas. Es arī parasti saku, ka noteikti ir jābūt proaktīviem attiecībā uz savu veselību, un ja kaut ko jūtam, kaut kas, bet lielākā daļa jau nepateiks, man tur bišķi spiediens, tur ik pa laikam ir paaugstināts, tas jau nekas traks nav, man tur mazliet paaugstināts holesterīns, tas jau arī nekas nav, bišķiņ cukurs tur virs normas, nekas tāds nav, bet jā, tiešām esiet paši drosmīgi, vai ne, jo ir grūti atzīt, ka kaut kas īsti nav, un visgrūtāk jau ir tas, ka ir jāmaina tās lietas, ka ir jāmaina uzturs, jāmaina fizisko aktivitāšu paradumi, jāmaina miegs, jādomā, kā stresu samazināt. Tas nav nemaz tik viegli. Un nevis uz nedēļu, un nevis uz 5 dienām, un nevis 1. janvārī, bet tam jāpaliek kā ieradumam. Tieši tā, bet jāsaka jau vakar bija, vai ne? Jā. Sabalansēts uzturs, tās visas lietas, ko mēs runājām, kvalitatīvs miegs, tie ir pamati, bez kuriem mēs tā kā nevaram. Bet reizēm ar uzturu nepietiek, un ir grūti varbūt sabalansēt cilvēkiem paaugstināt stresa apstākļos, sportistiem, sievietēm arī, vai ne, bieži vien ir kādi uzturvielu deficīti. Bet kas tieši būtu tas, ko mēs varētu lietot papildus, ja ir nepieciešams, protams, sirds un asinsvadu veselībai, un varbūt arī pa grupām, ko bērniem vairāk, ko jauniešiem, pieaugušiem, kas senioriem, kas ir tās lietas, uz ko vērst uzmanību? Noteikti es gribētu iesākt, ja mēs runājam par uzturu, mēs runāsim tūlīt par uzturu bagātinātājiem, bet man liekas, ka pašā tādā sākumā noteikti jūs kā uzturu speciālisti pilnībā piekritīsiet. Par to mēs arī konsultējam, konsultāciju laikā ar pacientiem runājam par vienu ļoti svarīgu lietu, ļoti vienkāršu lietu, bet ļoti bieži mēs dzirdam atbildes, kas farmaceitiem un ārstiem un uzturu speciālistiem nepatīk. Tā ir saruna par ūdeni, par šķidruma daudzumu organismā. Pirms mēs sākam runāt par to, kādus uzturu bagātinātājus lietot, kādus mēs ieteicams ir lietot, tad mums ir jāatcerās tāda viena svarīga lieta, ko varbūt daudzi pacienti pat neaizdomājās.
Ja mums organismā trūkst ūdens, šķidrums, ūdens, tātad mūsu vielmaiņa un mūsu asinsrite ir zem normas. Tātad varētu pat tā, varbūt ļoti vienkāršotā valodā pastāstīt, ka ja mēs iedzeram šo tabletīti, jo mēs esam gatavi tātad lietot šos uzturbagātinātājus aptiekā iegādātus, kas ir, tas ir nepieciešams, tāpēc, ka mēs nevaram tiešām, mēs saprotam, un to saprot gan arī visi, mēs nevaram ar uzturu pilnībā, visu uzņemt pareizo uzturu. Bet tātad, ja mēs arī izvēlamies, un farmaceits iesaka, un ārsts iesaka kādu uzturbagātinātāju profilaksei, tad, ja mēs iedomājamies, kad mēs šo tabletīti norijam, un tālāk mūsu ikdienas ūdens patēriņš ir ļoti zems, vai vispār nav, vai īpaši ir tās divas grupas šobrīd, kas izkristalizējās, tie ir mazi bērni, tātad par to mēs uzņemamies atbildību tikai un vienīgi pieaugušie un vecāki. Ļoti maz ir bērni, kas paši nāks un dzers ūdeni. Mēs konsultējam ļoti daudz vecākus ikdienā. Līdz ar to, tiklīdz ir kāds uzturbagātinātājs vai medikaments, pirmais jautājums ir, ja tiek iegādāts bērniem, vai bērniņš pietiekami lieto šķidrumu, vai jūs iesakat viņam lietot šķidrumu, un tās atbildes ir ļoti dažādas, bet ļoti bieži ir, ka nē, īsti jau nē, ļoti grūti būs iedot, varbūt pat teikarotītē, bet tas ir stipri par maz. Otra grupa, kā jau noteikti ir arī jums zināms, tie ir seniori. Katram senioram, kurš lieto arī medikamentus, tā skaitā uzturbagātinātājs, viens no jautājumiem, cik lielu šķidrumu daudzumu jūs ikdienā uzņemat? Seniori dzer ļoti maz. Un tur nevienmēr viņiem ir jāpārmet, un nevienmēr ir viņi tā kā mazliet jākaunina par to, kāpēc, cik slikti jūs tā darat. Nē, tā ir fizioloģisks process, tas ir tāds, viņiem tik daudz neslāpst, viņiem vielmaiņa ir lēnāka, bet šķidruma daudzums organismā, lai pareizi strādātu jebkurš medikaments, jebkura tablete, kas ir uzturbagātinātājs, lai viņa pirmkārt strādātu, pirmkārt uzsūktos, tātad izietu visām nepieciešamām orgāniem cauri un tiktu pēc tam arī savukārt veiksmīgi un pareizi izdalīta, ir vajadzīgs tikai viens, ir vajadzīgs adekvāts šķidruma daudzums. Protams, mēs šeit varbūt neieiesim tik ļoti dziļi kardioloģiskiem pacientiem, tas var būt mazāks. Mēs, līdz ar to mēs skatāmies, kas tas ir pa pacientu. Teiksim, tie, kas lieto diurētiķus vai ir kaut kāds, teiksim, sirds saslimšanas, tur to šķidrumu mēs nevaram teikt, dzeriet 2-3 litrus un būs labāk. Nē, bet mēs runājam par, tiešām par tādu vidēju pacientu, sākot jau pat no tiem 60 gadiem, tie nav seniori 90 gadnieki, lieto maz šķidrumu. Un ja mēs iedomājamies tā arī atkal tā ļoti vienkāršoti savu fizioloģiju un uzbūvu un anatomiju, tad ļoti bieži mēs vēlamies iegādāties, pacienti vēlas arī, protams, ne tikai sirdī, vēlas arī skaistumam un matu veselībai, zobu veselībai, nagu veselībai, ādas veselībai. Ja mēs iedomājamies, cik šie asinsvadi mums ir mazi jau tuvojoties acīm, matiem, galvai, ādai, tad lai šīs uzturvielas, tādas pašas arī īstenībā uzturvielas, kuras mēs uzņemsim ar pārtiku, lai viņi aizietu mērķtiecīgi tur, kur viņai ir jāstrādā, ir jābūt vienai pamatā lietai, ir jābūt šķidrumam organismā. Notiek vielmaiņa, notiek asinsrite, un visas uzturvielas tiek novadītas tieši tur, kur viņas ir domātas. Līdz ar to, man liekas, tas ir tas sākums, ar kuru mēs parasti šādi arī komunicējam ar pacientiem, un tad pacients labāk izprot to situāciju. Nav tāds, kāpēc jūs dzerat vairāk, jūs taču zinat, ka kā jūs zinat, tas nestrādā, nedarbojas, neēdiet kūciņas, nedariet to. Pilnīgi piekrīt. Tā, līdz ar to, pirms mēs sākam tiešām runāt, un ja mēs runājam tiešām šodien par sirdi, tad pirmām kārtām, un tur, kur visvairāk ir, protams, arī pētījumi ļoti daudz, un arī tā skaitā klīniskie pētījumi, un arī vadlīnijās pie sirds asinsvadu saslimšanām, protams, tās ir omega-3 augstskābes. Un šajā gadījumā, ja mēs runājam, omega-3 augstskābes ir nepieciešams jebkurā vecumā, tas ir tiešām pierādīts, kā jau es teicu, un daudzos pētījumos, nevelti tiešām ir šīs vadlīnijas.
Ja mēs runājam, protams, par maziem bērniem, pusauģiem, tad mēs nerunājam par kardioloģisko profilaksi. Protams, lai gan, protams, arī pusaudzis, cik būs vesels pusaudzis, tik viņš arī būs tālāk vesels. Ja? Bet mēs vairāk runājam, šajā vecumā vienalga vairāk, tā kā mēs runājam par mentālo veselību, vispār aktīvi augošs organisms. Ja? Bet, protams, ja mēs esam tik ļoti disciplinēti un mēs domājam par to, kāda mēs būsim tajos 40, 60 gados, ja, tad arī pusaudzis, protams, ir tas, kas ieliekam visu to labāko arī no uztura puses. Ja? Bet, protams, ja mēs runājam jau par pieaugušiem cilvēkiem, tad mēs runājam tiešām par pirmām kārtām omega-3 augstskābes, ko veic ne tikai skaistumam, bet tātad asinsvadu veselībai, nedaudz asins šķidrināšanai. Tur arī mēs varam ļoti smalkāk iet, atkarībā no devas tiek asins šķidrināts. Līdz ar to mēs vienmēr skatāmies aptiekā, ja ir kardioloģiskais pacients un tiek lietot asins šķidrinātāji, tad mazliet uzmanīgāk, ja mēs skatāmies devas. Ja šādi medikamenti netiek lietoti, un pacients vēlas kā profilaktisku līdzekli, tad, protams, omega-3 ir arī tāds tā kā otrais pamats pēc šķidruma, ko vajadzētu lietot, izņemot, protams, tiem brīnišķīgajiem pacientiem, kuri pasaka, ka viņi lieto zivis 2 reizes nedēļā. Tas ir ļoti pilnīgi atklāti runājot. Vidējais manā aptiekā katru dienu ir 500-600 pacienti dienā. Tas ir daudz. Tas ir tiešām daudz. Līdz ar to mums ir jau tāds savs viedoklis un varētu pat teikt tā kā arī tādi aptaujas dati par to, cik daudz pacientiem, kad tiek jautāts, cik jūs bieži lietojat zivis, nelietojam. 2 varbūt. Jā, ļoti, ļoti maz. Bet no sākuma, kad tiek pajautāts, tad gan arī pacienti vienmēr saka, kad lietoju. Un ja paprasām, cik bieži un kā jūs lietojat, tad atkal saprot, kad īsti nelietojam. Ja paprasām vēl kādas zivis lietojam, tad tās nav tās zivis, no kurām mēs varam iegūt omega-3. Līdz ar to mēs varētu teikt, mēs esam pilnīgā omega-3 trūkumā. Omega-3 augstskābes netiek sintezētas organismā, tātad mēs nevaram apēst burkānu vai brokoli. Ja? Līdz ar to, zinot arī, protams, vīriešiem šīs kardioloģiskās saslimšanas, diemžēl, procentuāli ir vēl augstākas un mirstība ir augstāka. Ja, agrāk tas bija tas, ko mēs arī novērojam aptiekās, protams, ka sievietes tomēr, tas tā, ģenētiski mēs rūpējamies par saviem, par bērniem, par ģimeni, mēs tā kā vairāk rūpējamies tā kā arī par sevi. Šī tendence mazinās. Tas ir labi, tas ir pozitīvi. Vīrieši ļoti daudz sāk arī saprast, kad viņiem arī jādomā par profilaksi. Līdz ar to šī omega lietošana, tas būtu tiešām tāds pamats. Jā, par to šķidrumu runājot, tiešām es arī savā praksē sastopos bieži vien ar to, ka pirmais, kas mums ir jāmācās vienkārši dzert ūdeni, jo šķidrums netiek lietots. Un par bērniem runājot, es nezinu, kā būs pēc gadiem, bet arī tur tā statistika īstenībā ir diezgan skumīga. Es atkal par skumīgu, es šodien par skumīgu. Bet liekais svars, ka aizvien jaunākiem bērniem, aizvien biežāk ir šis liekais svars, tā kā tiešām padomājiet vairāk par bērnu uzturu, jo jūs viņiem ieliekat tieši tos visus pamatiņus, kā viņš ēdīs. Tad, kad ir būs pusaudzis. Un mēs esam pilnībā atbildīgi. Vecāki ir pilnībā atbildīgi. Mēs nevaram sagaidīt no skolas. Mēs nevaram sagaidīt, kad ārsts 1 vai 2 pusgadā norādīs, kas jālieto un kā uzturā jālieto. Es atvainojos. Bet mēs vecāki, katrs vecāks ir atbildīgs tieši par to, ko mēs vakariņā sēdīsim. Mazliet grūtāk to ir ietekmēt jau tad, kad bērns ir pusaudzis. Tas ir ļoti izaicinošs vecums, bet atkal es teiktu tā, vajag būt aktīviem un disciplinētiem, jo ja mēs nenolaidīsim rokas, bet mājās pusaudzis vienalga būs pieradināts ēst veselīgo uzturu, un tomēr no rīta un vakarā tās būs gan veselīgs uzturs, un vakarā to, ko viņš pa dienu darīs, protams, tas ir viņa ziņā, viņš aug par lielu cilvēku, viņš arī vēlās pieņemt kaut kādus savus lēmumus, bet jābūt tam pamatam, kur bērns redz, kā vecākā, kas ir labākais piemērs,
Tātad tikai darbība. Ja vecāki teiks, ka jāēd ir brokoļi, bet paši dzers kolu vai tur čipši un kaut kas tāds treknāks, tad bērns to ļoti ātri pieņems. Līdz ar to mēs esam atbildīgi par to. Absolūti piekrīt. Bet atgriežoties pie uztura bagātinātājiem un visām tām lietām, uztura bagātinātāja nozara tiešām ir ļoti, ļoti plaša un es pat teiktu, ka ļoti slidena. Jo mūsdienās ir tik daudz informācijas apkārt, un katrs var pārdot kaut ko, un nopirkt var jebko. Es atceros vienkārši savu maģistra darbu, ko rakstīju, un tur bija situācijā, ka proteīna pulvera vietā bija vienkārši glikozes pulvers. Diezgan it kā nekas tāds, bet vienkārši tas parāda varbūt šo te nosaka. Protams, katrs pats atbildīgs, ko viņš nopērk, bet kā es arī ieejot aptiekā, kā es varu izvēlēties to, kas tiešām strādās, kas tiešām būs uzrakstīts tas, kas tur ir iekšā, un arī par tām pašām omega-3 augstskābēm. Pēc kā es varu vadīties un zināt, ka tieši šajā produktā ir tās nepieciešamās omega-3 augstskābes. Teiksim tā, kā atšķirt labu produktu no varbūt tādu produktu, ko varbūt labāk nepirkt. Pirmkārt, es vēlētos noteikti nodalīt tās divas lietas. Tā kā uzreiz ir jānodala divas lietas šajā gadījumā. Par tiem produktiem, uzturu bagātinātājiem, par kuriem pat neminot, protams, nevienu ražotāju neizceļot, mēs šeit runājam par uzturu bagātinātājiem kopumā, tad es tikai un vienīgi atbildu par to, kas atrodas aptiekā. Tātad tie uzturbagātinātāji, kas ir reģistrēti pārtikas veterinārijā dienestā, nekādā veidā nevaram ikdienā nest atbildību par to, kas tiek e-komercijā pārdots ārpus aptiekas, un mēs arī necenšamies kā farmaceiti iedziļināties šādos produktos, jo mēs tiešām, tas ir tas, ko jūs teicāt, mēs nevaram nekādā veidā nesniegt informāciju, ne arī pateikt, ka kāds ir atbildīgs par to, kas atrodas šādā uzturbagātinātāja burciņā, kastītē. Ja? Līdz ar to tā ir katra pacienta atbildība, ja tiešām šie uzturbagātinātāji netiek iegādāti, vai, teiksim, šobrīd jau arī ir interneta aptiekas, ja, bet tās ir tieši tādas pašas aptiekas, tikai tur uz vietas nav farmaceita, kur arī mazliet varbūt tā izvēle ir sarežģītāka. Tur uzreiz tev nepastāstīs farmaceits, ja, ko būtu ieteicamāk un katram pacientam atsevišķi. Tāpēc, protams, mēs nodalot šīs divas lietas, teikt, kad ienākot aptiekā, izvēloties proteīnu pulveri un saprast, ka tur ir glikoze vai kaut kāda cita viela. Tas nebija aptiekā, tas bija internetā. Tāpēc es domāju, tad mēs nodalām pilnīgi par to, par aptieku, tad mēs varam, salīdzinoši varam uzelpot. Ja? Mēs ienākot aptiekā, mēs zinām, ka tas ir reģistrēts, mēs zinām, kad analīzes tiek veikts. Protams, mēs nesakām, kad katrai sērijai tiek veikts analīzes vai bez pārtraukuma tiek kaut kas pārbaudīts, bet tas ir pārtikas veterinārā dienesta darbs. Un ir nereti gadījumi, kad, protams, ir kaut kāda atsaukšana no tirgus arī šādiem uzturbagātinātājiem, bet pārsvarā tas ir ar kādu marķējums, mazliet nepareizs marķējums, kaut kas nav pareizi pārtulkots, vai tāds teikt, ka pilnīgi sastāvs nav bijis, tas ir ļoti, ļoti, ļoti reti gadījumi. Bet tātad visu laiku tiek zem kontrolas šie uzturbagātinātāji arī ir. Nākošais, ko parasti mēs pacientiem sakam, ja ir šis jautājums, kā es varu, mēs runājam tagad jau tikai par aptieku, kā es varu zināt, ka šī ir tīrākā zivju eļļa, vai šī ir tieši tik daudz, cik man rakstīts, ir virsū 650 miligrami, teiksim, tur EPS, nepiesātinātās augstskābes. Ja? Tad mums ir atkal tā atbilde, kad mums ir jātic tam, ko ražotājs raksta, jo es kā farmaceits, es varu, protams, to, ko es iepriekš teicu, ja es varu tikai reģistrēt uzturbagātinātāju ieteikt, es ticu un uzticos ražotājam. Arī aptiekās un arī pārtikas veterinārais dienas, es domāju, ka pieteikumu
vēl reģistrēt uzturbagātinātājus no dažādām trešajām valstīm vai nezināmas izcelsmes. Es domāju, ka pietiekoši liels, kuriem arī viņi atsaka reģistrāciju, jo redz, ka ne visam var izsakot līdzi, ne devām vai ražotājiem ir slikta reputācija. Līdz ar to tas ir tas pirmais, ka tiek jau noņemti ne uz kaut kādi aizdomīgi uzturbagātinātāji. Viss tas, kas ir aptiekā, mēs sakam, mēs uzticamies ražotājiem. Un mūsdienās ir tik ļoti, ļoti vienkārši, ja pacients tiešām šaubās par kaut ko, bet iegādājās šo uzturbagātinātāju, bet tik un tā turpina par kaut ko šaubīties, ko mēs parasti sakam. Mūsdienās tas ir tik vienkārši. Pirmām kārtām mēs varam atrast pārstāvniecību Latvijā, otrām kārtām mēs šobrīd varam aizrakstīt e-pastu ar saviem jautājumiem, palūdzot, nezinu, ja tiešām gribās kādu ražošanas procesu izskaidrot vai ieguvus vai avotu, mēs varam ar ražotāju sazināties pāris minūšu klikšķu attālumā. Ja? Līdz ar to tas nav tā, ka mēs pērkam paši nezinām ko. Bet par to, ja mēs, piemēram, pacients atnāk kā, diezgan tā ir realistiska situācija, ja pacients saka, man lūdzu D3 vitamīnu. Mēs pieejam pie plauktiem, mūsu aptiekā tie ir 4-5 plaukti. Pilni ar D vitamīnu. Varbūt pacients iedomājas, ka tās ir kādas 2 vai 3 pudelītes. Ja? Nē, tieši šobrīd ir 4-5 plaukti. Ļoti līdzīgi ir ar omega-3 augstskābēm. Ja? Tātad, protams, jo ir pieprasījums, jo vairāk ir pētījumi, jo, protams, ražotāji atsaucās uz to, un arī tā ražošana, protams, ka šobrīd ir ļoti, ļoti plaša, kas ir ļoti labi. Jo tādā gadījumā, kā omega-3 vai D3 vitamīni, kas ir viena no tādiem, protams, pieprasītākajiem un atbilstoši pieprasītiem. Ja? Ir ļoti dažādas formas D3 vitamīnam. Ja mēs esam ar pacientu izrunājuši un sapratuši, kādu devu viņam vajag, tātad vai ir analīzes veikts vai nav, ko mēs lietojam, kā mēs dzīvojam, kāds ir uzturs, mēs tātad tiekam līdz devai. Un tālāk, ja mēs esam konsultācijā tikuši līdz devai, tad ir pilnīgi brīva izvēle pacientam. Aerosolu veidā, pilienu, tablešu, kapsulu, lācīšu šķidrā formātā. Tad tā jau ir viņa. Tieši tāpatās ir arī mūsdienās ar omega-3. Ja? Tie, kas var, izcili, kas lieto omega-3 šķidrā veidā, ja? Jo tādā ziņā, protams, jā, jā. To mēs parasti vecākiem sakam, ja vecāki grib bērniņam iegādāties omegu mazā vecumā, tad mēs šeit runājam 1-2, kas ir ļoti optimāls vecums, un uzreiz jau jautā pēc kaut ko saldāku tādu, lai viņām patiktu, tad tā patiesā informācija ir tāda. Ja jūs jo mazākā vecumā sāksiet dot šķidru zivju eļļu, jo bērnam šīs garšas sajūtas tālāk, viņam nekad neliksies, ka tas ir kaut kas negaršīgs un slikts. Bet, protams, visiem pārējiem ir izdomātas gan košļājumas kapsulas, gan rijamas kapsulas, gan kopā ar dažādiem minerāliem. Šobrīd tās kompleksi, ja, gan magnīs pievienots ir klāt, gan D3 vitamīns, lai būtu kā 2 vienā, 3 vienā, lai ētības laba tikai. Līdz ar to, un tas trešais, ko es gribētu bloks atkal teikt, pēc kā mēs tātad varētu spriest, kas ir mēs parasti nekad nesakam labs uzturbagātinātājs slikts, tāpat kā dārgs un lēts, tās ir tās lietas, kuri padziļināti jāskatās, ja? Bet nākošais, ja kāds prasa, vai šis konkrētais uzturbagātinātājs, es dzirdēju, ka šis neuzsūcās, es dzirdēju, ka šis uzsūcās. Lai pateiktu organismā, ka kaut kas uzsūcās vai neuzsūcās, ja mēs runājam par uzturbagātinātājiem, tad tā ir, kā mēs vienmēr sakam, tas jāatstāj zinātnieku pusē, ja, visi eliminācijas izvades procesi, ja, tad tur jātaisa analīzes, lai mēs teiktu, vai darba kolēģim uzsūcās zivju eļļa vai dzelzs preparāts, magnīs vai neuzsūcās. Ja. Par ko mēs sakam, pirmām kārtām, svarīgi, kā mēs lietosim. Viena lieta ir, kā parasti mums pacienti arī daudzreiz saka, mēs jautājam, vai jūs lietojat omega-3? Jā, es jau izlietoju. Jautājums ir, ko jūs izlietojat? Es jau biju nopirkusi pavasarī, es jau izlietoju. Par kādu profilaksu mēs runājam, ja omega-3 ir viena no tiem uzturbagātinātājiem, ja mēs vēlamies sasniegt kā profilaksi patstāvīgu, būtībā mēs lietojam viņu patstāvīgi, ja, jo omega-3 ir nepieciešama katru dienu, nevis tikai vienreiz vai 2 reizes gadā. Ja. Līdz ar to tad lietojam
ilgstoši, mēs runājam šeit šobrīd vairāk par omega-3 augstskābi, ja? Lietojam ilgstoši, nevis tā kampaņa veidīgi 2 reizes gadā, un tad mēs gribam, lai viņi maksimāli vēl uzsūcās, un tad mēs gribam lielāko devu. Mēs tāpat arī ar D3 vitamīnu, parasti tad, kad jau ir zem normas, tad pēkšņi mēs tā kā atmostamies un saprotam, kad vajag, un tad mēs gribam tādu lielu devu. Organismam patiks vienmēr labāk sabalansēt, arī tāpat kā uzturu, arī uzturu bagātinātājs. Tad labāk ilgstoši mazākā pareizā devā, nekā pārspīlējot vai jautājot, vai es varu tagad dzert 2-3 kapsulas, 1 kapsulas vietā. Nu tā. Jā, tas, kas mums arī Latvijā, man liekas, ir tāda ļoti milzīga privilēģija, ka mēs varam arī paši aiziet uztaisīt analīzes bez mazā jebkurā diennakts stundā, jo runāt par tiem pašiem klientiem no ārzemēm, tur ir viss kaut kāda ceļa jāaiziet, lai varētu paskatīties kaut kā vienkārši asinsaina. Bet tā ir aizdoms arī par kādu uzturu bagātinātāju. Viņš uzsūcās vai neuzsūcās, teiksim, strādā vai nestrādā, tad tiešām uztaisīt asins analīzes, paskatīties. Jā. Kaut kā par to pašu dzelzi vai runājot. Dzelzi, vai D3 vitamīnu. Protams, ir arī, kur grūtāks, sarežģītāks analīzes nodot, lai saprastu, vai kaut kas strādā vai nē. Bet tas ir vienmēr mūsu ieteikums, jā. Un nav tā, kad uzreiz liekas, tad es iešu pie ārsta, tad es viņam jautāšu. Būsim, tādi mierīgāki un saprotošāki. 2 reizes vai 1 reizi gadā arī paši aiziet nodot D3, ja pacients ir tik vesels, ka viņš nedodās gada griezumā pie ārsta, vai tieši tāpatās nodot cita veida analīzes, mēs varam. Tas nav pat, protams, tik salīdzinoši dārgi, kā mums dažkārt liekas, ka tas ir laiks un dārgi un neiespējami. Un ja mēs šodien runājam par kardioloģiju, tad tieši tāpatās mēs varam arī holesterīnu izdomāt, kad es sen esmu nodevusi, es nezinu savu holesterīnu skaitli jau pusgadu. Ejam no rīta uz darbu, ejam laboratorijā, nododam glukozes līmeni, nododam, ja? Atkal negaidām, kad ārsts zvanīs, meklēs, nē. Tā nenotiks. Mums ir jāņem sava veselība savās rokās. Jā, tā es pilnībā piekrītu Ievai par analīžu nodošanu. Parasti tā, ka es saviem klientiem arī jautāju, kad jūs pēdējo reizi bijāt uz analīzēm, tad ir tāda ļoti ilga pauze, un tad saprotu, skaidrs, tas bija ļoti sen. Es saprotu, ka nepatīka dūru un tas viss, bet profilakse vienmēr būs lētāk nekā kaut ko jau patiešām ārstēt. Jā. Un ņemot vērā, ka mēs jau zinām, mēs varam zināt arī mūsu ģimenes anamnēzi. Kad mēs zinām, kas mūsu ģimenē bijuši par slimībām, tur rados tik tālu, cik mēs varam izsekot, kas var būt mums arī. Un tad, attiecīgi, paskatīties tiešām kaut kādas rādīties, kaut vai ar 1 reizi gadā, kā es saku, 1 reizi gadā obligāti. Pilna asinsaina, holesterīns, D vitamīns, cukurs, feritīns, tās lietiņas paskatīties, un tad jūs zināsiet, ka tādas pamatlietas man ir kārtībā, un tad jau tālāk tiešām aiziet tomēr varbūt pie tā ģimenes ārsta un uztaisīt kaut kādu profilaksi. Bet tiešām, kā jūs teicāt, negaidīt, ka kāds meklēs jūs un zvanīs, vēl jūs tur neesat ilgi bijuši pašiem, ir jābūt proaktīviem un jādomā par savu veselību. Bet ir tādas situācijas, kad ir ielaists, vai arī ģenētiski, kad ir šīs ģimenes dislipidēmijas un tā tālāk. Nesen lasīju kaut kādu rakstu, kur bija ļoti uzsvērts par to, ka labāk visu darīt ar uztura palīdzību un ka medikamentus nevajag lietot. Un es tā mazliet sāku domāt, īsti jau pareizi droši vien nav. Protams, ar uzturu mēs varam daudz ko izdarīt, daudz ko mainīt, fiziskās aktivitātes un tā tālāk. Bet ir situācijas, kad ir jālieto šie medikamenti, ja mēs gribam kaut kā saglabāt savu veselību. Kas varbūt ir tās visbiežākās kļūdas, ko pieļauj cilvēki, kuriem ir jālieto medikamenti, tās pašas asinsspiediena regulējošās zāles, tie paši statīni. Jā, varbūt par to var mazliet arī pastāstīt, ka tad, nevar tā uz savu galvu, es tagad, man tur holesterīns normā, es tad nedzeršu. Jā, tā ir viena no tādām izplatītākajām kļūdām un ļoti nepareizām rīcībām, Tad, kad mēs sasniedzam šo rezultātu, un ja mēs tiešām šeit runājam par kardioloģiju šodien, sasniedzam, kas ir tie faktori ietekmējušie? Protams, tas ir holesterīns, tas ir glukozes līmenis un tas ir paaugstināts asinsspiediens, plus klāt vēl, protams, tālāk jau iet uzturs un smēķēšana un tādi kaitīgi ieradumi. Ja? Bet ja mēs runājam par medikamentiem, to, ko savukārt mēs atkal ikdienā redzam, tad pacienti
Visbiežāk, tad, kad ir sasniegts šis asinsspiediens jau labs, ir tātad, tuvu ideālam, ja pacients pieņem lēmumu, tātad medikamentus vairs nelietošu tieši asinsspiediena uzturēšanai vai mazināšanai, jo, ja es lietošu asinsspiediena medikamentus, tad, kad man ir labs spiediens, tad jau asinsspiedienu es pavisam viņš samazināsies. Ko tad es darīšu? Ja? Tā ir viena no tām lielākajām kļūdām. Tā, es domāju, nāk kaut kur mazliet no pagātnes, jau tādas pagātnes, nezinu, no maniem studiju gadiem, protams, vēl daudzus gadus atpakaļ, kad ir vienkārši mainījušies medikamenti, ir mainījušies vispār terapija un vadlīnijas kardioloģijā. Un šie, es pat teiktu, tādi ļoti agresīvie medikamenti, kurus agrāk, tad, kad nebija šis plašais kardioloģisko medikamentu klāsts, ja tomēr, ja mēs tiešām padomājam 30, 40 gadus atpakaļ, bija ļoti maza izvēle, un ārstiem īstenībā nebija lielas izvēles, ko katrā gadījumā pacientam dot. Mēs būtībā tajos laikos tikai tā bija tāda ātrā palīdzība. Ir augsts asinsspiediens, padzeram ļoti spēcīgas iedarbības medikaments, dabūnam asinsspiedienu lejā, dzīvojam tālāk, tad nāk nākošā epizode, tad varbūt nāk nākošā, bet varbūt epizožu vairs nav. Cilvēks, tā mortalitāte ir, tomēr bija ļoti liela. Ja? Tad šobrīd jāatcerās, šie medikamenti ir ļoti labi iedarbīgi, bet ar tādu salīdzināšu maigāku iedarbību, tiešām tādu iedarbību, kas uztur šo asinsspiedienu normā, un pateicoties šiem medikamentiem ir tas labais asinsspiediens, ja? Nevis tā, jo mēs ilgāk dzersim, jo zemāks būs asinsspiediens. Nē, tā ir pilnīgi nepareiza domāšana, ja? Līdz ar to mēs esam sasnieguši šo ideālo līmeni, un tas ir ļoti, ļoti labs rezultāts. Tas norāda, ka terapija ir perfekta un pareiza, un mēs viņu turpinām. Tajā gadījumā, ja mēs lietojam medikamentus un asinsspiediens vienalga ir virs normas vai robežu norma, teiksim, kāda 140, 150, tad patiesībā mums ir jādodas pie ārsta atpakaļ, mums ir jākontrolē šis spiediens, jādodas atpakaļ, tātad ne tikai jāizmēra ārsta kabinetā, bet vismaz nedēļu iepriekš, lai ārsts redz, kāda ir tā dinamika. Tad varētu būt jāmaina, teiksim, jāmaina terapija. Protams, ir izņēmumi gadījumi, kad ir pacienti, kuriem varbūt ļoti strauji nokrītās arī no kāda medikamenta, atkal mēs dodamies pie ārsta. Šo variantu ir ļoti daudz. Kas mums ir svarīgākais, kas ir jāatcerās kardioloģiskiem pacientiem, ko daudzi pacienti varbūt neizprot šo terapijas pamatotību ilgtermiņā, ilgi lietojot, tas ir tas, ka ja mēs vēl neesam kardioloģiskie pacienti, mūsu profilakse, tātad tas ir tas, ko mēs jau iesākām runāt, omega-3, uzturs, fiziskā aktivitāte, tas šiem pacientu grupai, tātad šiem sabiedrības daļai, profilakse ir šis viss. Kāda ir profilakse kardioloģiskiem pacientiem? Ir jāsaprot viena lieta. Kardioloģiskiem pacientiem profilakse ir statīnu lietošana un pret hipertensijas tablešu lietošana, varbūt vēl kādi medikamenti, ja? Jo tā ir viņu profilakse pret insultu un infarktu. Un varbūt, ja šādi kardioloģiskais pacients tā kā iedomājās, nevis šausminās par to, ka viņam jālieto tagad būs ilgstoši, bet ja viņš saprot, ka tā ir viņa profilakse personīgā, lai nenotiktu šīs nopietnās epizodes dzīvē, tad, manuprāt, ir vieglāk pieņemt šo tablešu nepārtrauktu lietošanu. Ja? Tu esi daudz līdzestīgāks, nomierināts un līdzestīgs. Ja? Līdz ar to tas ir jāsaprot. Šī arī ir profilakse. Visi ārsti strādā kopā, tikai mediķi, lai nenotiktu šīs galējās epizodes. Ja? Līdz ar to, protams, ja mēs atgriežamies pie kļūdām, tad kļūdas ir divas. Vai nu spiediens ir labs, un tad nelietojam kādu laiku, ja? Un tad, ja pacientam atkal ir atnācis ar kādu hipertonisko krīzi, un mēs jautājam, vai jūs lietojat ikdienā medikamentus, vispār jā, bet kādu brīdi nelietoju.
Tātad šeit ir tas iznākums, ja? Un otrs ir, protams, lielā grupa blakus parādības. Mēs izlasām visas blakus parādības. Protams, ka blakus parādības vienmēr medikamentu lietošanas instrukcijā, ja mēs paskatāmies vizuāli, viņas vienmēr aizņems kā grāmata, lielāko daļu. Jā, indikācijas var būt ļoti maz. Ja? Statīniem tur ir ļoti precīzas indikācijas, kad mēs lietosim, līdz ar to liekas tā indikācijas 2, blakus parādības ir vismaz 10 reizes vairāk. Jā. Un tad mēs arī šiem pacientiem sakām, ka jebkuru medikamentu paņemot, kaut vai pirmās izvēles medikamentu, kas ir paracetamols, ja mēs atvērsim blakus parādības, miedarbības un dažādas riskus, ko šis medikaments, visvienkāršākais, ko drīkst lietot zīdaiņi un grūtniecis, tātad drošs medikaments, tad tur būs gan pēkšņa nāve, gan saindēšanās, gan aknu koma. Tātad mēs saprotam, ka medikaments, protams, tā ir ļoti nopietna lieta, tā ir atbildīga lieta, tāpēc recepšu medikaments, protams, tas ir tikai ārsta kompetencē, pēc analīžu rezultātiem, bet kā jau arī instrukcijās tiek rakstīts, ka vai tās ir ļoti retas, vai ļoti, ļoti retas, un visbiežāk jau ir tiešām tā, ka ļoti šīs blakus parādības ir retas un ļoti retas sastopams, Bet, protams, ja ir izteikts vai kāds, tad griežamies vai pie farmaceita, vai pie ārsta. Man liekas, tas tāds mūsdienu arī tāds trends, laikam, ir vairāk uz to dabīgo, ekoloģisko un neņemt nekādas ķīmiski ražotas zāles, lai gan lielākā daļa cilvēku, manuprāt, tā īsti līdz galam neizprot, ka arī tajā dabīgajā un ekoloģiskajā ir grāmata ar bioloģiski aktīvām vielām. Tad ir tāds, liekas, vai es tur kaut ko dabīgu, tikai nedodies neko no medikamentiem un tā. Jā, dabīgs pacientiem, dabīgs parasti ir tā kā vienādojums zīme drošs, bet tā mūsdienās nav. Dabīgs varbūt tad ir ābols audzēts savā dārzā, kartupeles. Un tad vēl nevar zināt. Un tad vēl arī nevar zināt, bet tad tas ir tā kā vai tēju salasīt pļavā. Tā. Tad lietas uz tās pļavas līst. Nevar arī zināt, bet tas tāds maksimāli dabīgs, ja mēs runājam. Jā, tā kā noteikti jums ir kaut kas jālieto, noteikti lietojiet un pasargājiet savu sirds un asinsvadu veselību. Jo, manuprāt, mēs varētu vēl noteikti šeit daudz un dikti runāt, un ļoti labi šī saruna izvēršās, un vēl ir noteikti daudz tēmas, par kurām jums gribētu pajautāt. Bet varbūt mazliet viņi varat arī padalīties ar klausītājiem, pastāstīt, kas ir tās jūsu veidi, kā jūs rūpēties par savas sirds un asinsvadu veselību? Kā es vienmēr saku, arī darbā ar saviem kolēģiem, kad noteikti var 100 reizes stāstīt, kā kaut kas ir jādara, ja mēs runājam par tādu darba ikdienu, kā ir jādara, kā ir pareizāk jādara, kā vajadzētu konsultēt pacientus, kā vajadzētu šādās situācijās rīkoties vai izdarīt kādu tehnisku darbu. Var par to 100 reižu runāt, bet ja tu nerādīsi ar savu piemēru, ka tu tā arī pats dari, tad visticamāk tāda runāšana, tas ir tas pats, ko mēs runājam jau sākumā par, mēs varam ēst neveselīgi un bērniem teikt, ka cik veselīgs ir brokols un burkāns, bet ar savu piemēru patiešām mēs iedvesmojam apkārt esošos, liekam noticēt, ka daudz ko var sasniegt, un tāpēc viena lieta ir tāda, mēs varam daudz runāt arī šeit. Šobrīd mēs, protams, tā ir informācijas sniegšana un mūsu darbs farmācijā. Protams, ikdienā ir ļoti, ļoti daudz saistīts ar izglītošanu. Nav tā, ka pacienti atnāk, nopērk medikamentu, iziet ārā. Ir arī tādi steidzīgi pacienti, protams, bet pārsvarā viņi ieklausās, viņi grib zināt, jo mazliet tāda atkāpīta, kad, manuprāt, aptiekā pirmkārt, protams, arī aptiekā pirmās pieejamības tāda tomēr medicīniska iestāde, kur tu vari uzdot jautājumus par savu veselību, atvērta tipa. Nākat tad, kad jums ir brīvs laiks un jums speciālists atbildēs. Līdz ar to ir tā, ka mēs konsultējam
paši arī farmaceiti konsultējam, bet man vienmēr ir tā labā sajūta par to, ka daudz ko no tā visa es nevis tikai stāstu, konsultēju un stāstu izlasītas kaut kādas informācija, bet es arī pati to daru. Un parasti skaļi par to, es par to skaļi nerunāju, bet ja jūs uzdodat jautājums, tas, protams, ir tādas ļoti, 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 manuprāt, vienkāršas lietas, nekādi brīnumi nav. Cenšos veselīgu uzturu lietot, jā, bet nevis tā vienkārši veselīgu uzturu, tas ir izaicinoši, tas ir pietiekami izaicinoši, īpaši vēl, ja ir salīdzinoši liela ģimene, un tad ir, un tās prasības ir ļoti dažādas, vienalga to var izdarīt, jā. Bet pirmām kārtām noteikti, ja tā konkrēti runājam, tad tie ir, protams, ierobežošana cukura, balto miltu ierobežošana, kas man pat 2-3 gadus atpakaļ likās, ka nē, es tā nevaru, man patīk cept un vārīt un maizītes un visiem garšo un darbā visiem garšo un viss. Tad, jā, tad, kad tu saproti, ka tu no tā vari atteikties, no sākuma ir grūti, pēc tam paliek viegli un tas ir tavs ieradums. Mazāk lietot miltus. Es nerunāju par tādām drastiskām metodēm, aiziet ciemos un draudzene ir uzcepusi kūku un es teikšu, nē, es baltos miltus nelietoju. Nē, tā arī nē, to neviens pat nepamanīs, ja es neapēdīšu kūku, bet katrā gadījumā es priekš sevis zinu. Ja? Tātad tie ir ierobežojumi. Protams, par cukuru mēs arī varētu, nezinu, cik ilgi runāt, ja? par jebkuru jogurtu, kur agrāk arī, mēs visi esam cilvēki, ja neesam tikai mediķi. Jogurts ar mango, jogurts tāds, ja mēs palasam, cik jogurts var saturēt arī vidēji 2-3 tēkarotus cukura, viens jogurts, tātad tas ir tikai viens jogurts, ja? Līdz ar to skatoties arī saldinātie dzērieni un tā. Es fiziski nodarbojos, man nepatīk individuāli mājās vingrot, nevaru, es abrīnoju cilvēkus, es abrīnoju katru cilvēku, kas saka, es vingroju mājās, es abrīnoju, es dejoju un tas ir pietiekami vismaz 3 reizes nedēļā šie treniņi ir, un tas ir kolektīvs sports, un tas mani mazliet disciplinē. Es nevaru pateikt nē, jo pārējie uz mani gaidīs, kad es tur būšu un darīšu kopā ar viņiem. Ja mēs ejam uz vienu mērķi, tas disciplinē. Es nebūtu varbūt tik disciplinēta šajā jomā. Un, protams, es nesmēķēju, speciāli pāri nedaru sev, ja, nesmēķēju. Un tas, kas ir pēdējo gadu, tāds 2 gadu laikā, ļoti cenšos iet peldēt līdz kamēr pirmais ledus izveidojās, kad ir grūti, ir jau grūti laust, un tad ir jau tā ļoti nepatīkam līdz pēdējiem brīdim, jā, vienreiz dienā iet augstā ūdenī, kas man liekas manu vilmāņu un imunitāti uzlabo. Es cenšos, mēs nekad nevaram zināt, kas kurā brīdī nostrādās. Mēs nezinām. Bet mēs varam darīt to profilaktiski. Un man liekas, ka tas ir tas svarīgākais. Neieciklēties uz kaut ko vienu, nepateikt, nē, es tagad vispār, alkohols nav, protams, nav labs, jā, bet tā, nē, baltos miltus, nē, to es nedarīšu, nē, bet censties to darīt. Un daudz, kas izveidojās par paradumu, un ir jau šīs grāmatas, ja, kur raksta, cik ilgi tev vajag kaut ko darīt vai nedarīt, lai tas būtu paradums. Un tad paliek vieglāk, jo tas ir tavs paradums. Jā, visi saka, ka 21 diena, bet īstenībā tas var būt pat gads un pat vēl vairāk. Var vairāk būt, jā. Un tad tu nemani kādā brīdī, kad jā, ir tik viegli to darīt, jo tas ir tavs pieredums. Tas ir tāpat kā zobus mazgāt. Mēs arī esam iemācījušies un sakopt sevi ikdienā, higiēnu, jā, līdz ar to. Manuprāt, tie nav nekādi. Tāpēc, jā, mēs atgriežoties vēl pie sākuma sarunas, manuprāt, ir tik drūma tāds statistika. Viņa ir drūma, viņa ir ļoti drūma. Bet tik daudz, ko mēs varam darīt kardioloģiski, profilaksei, es domāju, ka daudzām slimībām, diemžēl, mēs nevaram tā, un dažām ļoti nopietnām, lai arī kādu profilaksi mēs veiktu, mēs nevaram sagaidīt rezultātu, bet kardioloģijā, jā. Un īpaši, ja mēs arī kādreiz sanāk, teiksim, stāvēt ilgāk kādā lielveikalā rindā, man ir tāds, nezinu, vai tas ir netikums. Nē, laikam tā ir profesionāli. Jā, tā ir profesionālā interese. Jā, es domāju, ka jums jau tas bez tā vispār neiztiekat. Bet man, jā, tiešām, tas nav netikums, tā ir profesionālā interese. Es tiešām mēdzu
paskatīties, kas ir grozos. Un tas nav slikti, jo tas ir atklāti. Neviens jau neko neslēp tur. Ja? Es nerunāju par to, ja es ieraugu šampanieti un konfektes un tā kā kūku, tad es saprotu, ka tur būs svētki. Un tas ir ļoti ok. Bet vispār tas fons ir daudz, kur vēl jums strādāt, mums strādāt, ārstiem vēl sarežģītāk, ja? Bet visi kopā mēs tikai varam. Jā, pilnīgi noteikti klienti netrūks, bet es noteikti gribētu iedrošināt, ko es arī saku saviem klientiem, būvējiet savai mājai kārtīgus pamatus, arī par uzturu domājot un visu pārējo kārtīgi pamati ir tas, kas dos stabilitāti jūsu mājai. Un tad jau tālāk var domāt par kādu skaistu vāzi vai skaistiem aizkariem, kas varētu būt tā pati kola, kādu reizi tie paši čipši. Kārums. Mēs esam pieraduši dot, teiksim, vairāk kārums sauc tā kā, dzīvniekiem, ja? Tātad iedosim kādam sunītim, kaķītim tur kādu kārumu. Mēs tieši tāpatās varam iepriecināt sevi. Jā, tieši tā. Tas nevajag būvēt kaut kāds aizliegums, bet tiešām domā par to, lai tā māja stāv stabili uz stabiliem pamatiem, tad arī viss pārējais būs ok, kā mēs te jau runājam. Un vēl viena lieta, kas man no šodienas īstenībā ļoti pašai tā palika prātā, ir par to, ka medikamenti kardioloģiskiem pacientiem ir tā viņa profilaksē. Tas, man liekas, tā bija tāda ļoti laba doma, jo daudzi baidās atzīt to, kā man tur jālieto tas un tas. Bet, kurš tad skatās, ko tu tur no rīta izdara? Jā. Bet jau es teikšu milzīgi paldies par šo sarunu. Manuprāt, bija ļoti labi. Un es ceru, ka mēs varbūt vēl kādreiz tiksimies kādā sarunā vēl par uzturu un arī par farmakoloģisko pusi un visu pārējo. Un paldies arī klausītājiem par to, ka klausījāties. Un noteikti varat sūtīt mums arī atgriezenisko saiti, pastāstīt, ko jūs jau uzzinājāt šajā sarunā un ko vērtīgi arī ieguvāt. Paldies! Paldies!